Hei, šis ir podcasts, kurā mēs apspriedīsim spokus, mošķus, monstrus, leģendas, troļus un visu pārējo paranormālo pasauli. Parādi mums mošķi, un mēs to normāli apspriedīsim. Sveikiņi, sveikiņi, sveikiņi! Okay. Šodien ciemos Dana! Jej! Čau! Šodienas tēma mums ir par bailēm. To tu nezināji, to es tev tagad pasaku. Par bailēm. Tas mans otrais vārds īstenībā. Kā tev šķiet, kas tad ir tas, no kā tik ļoti jābaidās tieši spoku ziņā? Es galvoju ar komērs. Narkaķīts. Es nevaru padomāt tā tulīt. Tā varētu būt, jo te ellīgi karsts joprojām atvainojos, ka fonā ģurinās ventilators. Vasara. Jā. Kas ir tas, no kā tik ļoti jābaidās, ir tieši spoku ziņā. Un vai ir jābaidās? Nu, es nezinu nevienu situāciju, kad spoks ir nodarījis pāri. Man, ir tikai tās filmas, bija tās baigi populārās. Jā, paranormāli. Jā. Tur ceļās saga, tur visai. Tā reālajā dzīvē es nekad neesmu dzirdējis nekad tādu stāstu. Tāpēc es domāju, ka nav. Vienīgi tas, ka tas ir bais, jo tas ir, cilvēkam ir bail no nezināmā. Un tāpēc mums ir bail, man šķiet. Nu jā, jo tas kaut kas neredzams, kaut kas, ko tu nevari baigi ietekmēt. Bet ne, viņš jau tā nenostīs, tas spoks. Jā. Es tā domāju. Es tā ceru. Es domāju, ka nē, tas tomēr ir kaut kāds, jā, arī spoki ir īsti. Tad tas ir tā kā kaut kāda masa, kam ir ļoti, ļoti jāsavācās tā enerģija, lai spētu uztaisīt kaut kādu pieskārienu. Jā, kustību. Un viņš attaisa durvis. Tu aizēji un aiztaisi, ko no tevis tas prasa un ko tas ir prasījis no tā mošķīša. Es redzēju kaut kādu TikToku par to, kad, tā bija filma. Tas bija TikTokā, tas bija tikai no filmas, kur tie gari, tā kā tas izskatās, ja viņus varētu redzēt, ka viņi vienkārši var vaļā durvis, kā tas izskatās no malas vai kaut ko tur lampu krata, ka tas īstenībā izskatās stūvi. Tas izskatās. Un es tieši arī iedomājos, tev kaut kas priekšā nokrīt, bet kā tas ir bijis no spoka skatu punktu, viņš tur, mēģināšu netraucēt, un viņš nabaks aizķerās, un tur un nokrīt zemē un apgāžās krēsls, cilvēks ir panikā, un spoks tikmēr sēž kā Pīters Grifins, un tu atkal dzirdi kaut kādas tur čaloņas, un tā kā, varbūt viņi ir vienkārši neveikli, un tāpēc, jā, manuprāt, arī nav tik ļoti jābaidās, bet tāpat tās jau bija baisa, ne? Piemēram, man, tā kā, lai arī kā es tagad saku, ka ne, man tajā mājā nav spoku, jo iepriekšējā sērijā var redzēt, par ko es runāju. Tāpat tās, ja es tagad iedomājos, es palieku viena pati bez vīra, tikai bērni, mīzīgi. Ja vēl kādam ir mīzīgi, tad ko dara amerikāņu mednieki? Viņi un viņu tantes saka tā, ka tu drīksti teikt, lūdzu, ej projām. Šī nav tava māja, vai lūdzu, esi tad klusāks, vai vienalga, bet tā kā ir jārespektē vienam otra boundaries, tāpēc man liekas arī viņus nevajag baigi tur izsmiet un kaitināt un vēl nesko, tāpat kā tu ar dzīvu cilvēku, vienkārši izturies ar cieņu. Un tad tā arī tu vari pateikt, ka hei, tavs klamzinēs man traucē, lūdzu, ej citur, vai, Okay. Bet es tev tā doma arī vienmēr dzīvoju. Es nezinu, vai es tam ticu, ka ir arī tie mājas gariņi, bet es nezinu, kāpēc arī iepriekšējais, šitajā dzīvoklī vairs nē, bet es nezinu, kāpēc es iepriekšējā dzīvoklī, man tas kaut kā nāca automātiski, kad es atvadījos, bet man tas nāca pilnīgi no sevis, vienkārši, vai tā kā, es nezinu, kāpēc. Bet, es arī tā daru, tas liekas pieklājīgi. Tāpat kā pasveicināt kaķīšus uz ielas. Bet tu nezini, vai tur, tā kā it kā sakot, ka katrā mājā ir savs gariņš. Jā. Tu tam tici? Es visu kaut kam ticu. Es nezinu, vai latviešiem tā ir. Es zinu, man liekas, ka slāviem tā ir, kad
Man liekas, tā, ka Kaut viņiem ir. kam tur ir jābūt, ja jau visādas Latviju tantes, starp citu, knibina visādas adatus un velnesko mājā un šitos kapera monētiņus un ko tikai tur svētībām un labām enerģijām, labiem gariņiem un velneskam, tad jau tas ir kaut kas izsenis, tā kā, vai tur tie paši pakapi pie mājas durvīm, tur veiksmējas aizmirst, kā viņam ir jāstāv uz augšu uz leju, viens iepilda, viens izgāž, neatceros, bet... Nu jā, es domāju, ka jā, ja jau cilvēkiem ir, nezinu, sargeņģeļi, pēc lai mājā nebūtu kādi gariņi, galu galā, kāds taču ir tas, kurš austiņas regulāri sapiņķerē kabatās. Jā. Kā šie zogās. Tas ir viņa guilty pleasure. Es arī esmu dzirdējis, ka viņiem ir jāatstāja kaut kas ēst un tā. Nu, mūsu mājās tad viss ir pāēduši. Man meita visu laiku atstāja kaut kur savas maizītes, odziņas, velnisko zem dīvāna. Tur ir viņiem zviedru galds. Tā laikam var teikt, jebkura mamma. Jā. Arī kāda ļoti nevīžīga dāma, kas vienkārši, nē. Vai kāpēc dāma? Kurš met zemē ēdienu? Nu jā, ir tas ticējums, ka no dzīvajiem vairāk jābaidās, jo viņi tomēr var vairāk izdarīt nekā tas spociņš, kurš tur. Un bail ir tikai naktī? Ne? Tā nav? Man liekas, jā, jo tad visapkārt ir klusums, un tu dzirdi visādas čaboniņas, kas var būt pelesienā. Kas arī nav baigi patīkami. Īstenībā viss ir tik ļoti galvā, jo tagad, kopš tā notikuma mājā, es vēl neesmu pārvāks, es joprojām dzīvoju dzīvoklī, un es katru reizi, ka kaut kas notiek, es domāju, paldies Dievam, tas notika dzīvokli, nevis, ka es esmu mājās, jo, ja es būtu mājās, es sev būtu iestāstījusi, ka tas bija spoks, nevis, ka tur vienkārši kaut kas tur bija kaimiņš, vai tur bija vakar man tieši lasīja visus savus iesūtītos spoku stāstus, un meita vienkārši pieceļās sēdas un sākas smieties un skatās man virsū, un viņa ādā prieks, es vienkārši sēžu, ieslēdz gaismu, vīram, tu guli, piezvan man lūdzu, tagad, kas man jādara? Bet, un tad es domāju, labi, ka tas notika dzīvoklī. Ja tas būtu noticis mājās, es būtu iedomājies, ka viņā tur tas spoks ir iemiesojies. Un, es būtu visu kaut ko sadomājusies, vai uzniekt vīram, lai, es nezinu pat, ko viņš man var izdarīt ar telefonu, tā kā nomierināt mani. Bet tev nav tā, ka tev vajag kādu atbalstu personu, kur tad pa telefonu, ja kaut kas notiek? Es nezinu, man tā ir. Es laikam vairāk kautrējos un baidos no tā, ka es kādu pamodināšu. Bet kādreiz es visu vainu novēlu uz kaķi. Lai arī viņš man gulēja blakus, tāpat tās pie trokšņa bija vainīgs kaķis. Jo vienkārši, kāpēc ne? Jā, es arī visu laiku, tā kā labi, ka man ir kaķis. Tas ir iemesls, kāpēc varbūt nav tik ļoti bail. Arī, ja jums nav kaķis, nebaidieties, jo ir uz ko novelt noteikti vainu. Mans mīļākais šī dzīvokļa, mans spoku stāsts, meita bija nesen piedzimusi, viņai pāris mēneši, kārtējā šausmīgi karstā vasara, un es dzirdēju nakts vidū, un es loģiski pamostos ik pēc pusstundas, un šajā pusstundā es dzirdu, ka viesistabā kaut kas skribinās. Un es eju skatīties ar lukturīti, un es meklēju, un nav, es domāju, varbūt pelīte vai, kaut kāda maivabola jūnijā, who knows. Nav nekur nekā, domāju, labi, iešu gulēt, aizēju uz gultu. Tagad skriboņi ir atnākusi līdz guļamistabei. Un es viņu konkrēti dzirdu, bet man slinkums tās acis taisīt vaļā aizvēju. Taču, nē. Un es jūtu vēju pār savām kājām, jo es guļu bez segas, jo, kā jau teicu, ir šausmīgi karsts. Un es domāju, spoks, nopietni, spoks vienkārši tik ļoti obvious, un es atvēru acis, un viņš gultas vienkārši lidoja sikspārnis, viss kārtībā. Jā, ak, Dievs! Jā, es toreiz rakstīju jums tas vesels piedzīvojums. Šausmas. Tā kā ne tikai spoki var lidināties mājās, arī sikspārņi var. Es nezinu, kā tas nabaks tur iemaldījās. Tas riktīgi, tas trakstās, es nezinu, ko tas ir. Labāk jau spoks, labāk lai spoks. Bet vispār es pēc tam daudz lasīju, pētīju. Pirmā reakcija, protams, bija bērnam pārmest pārī pledu, vai palaga toreiz bija pie rokas, vienkārši kā telti, lai viņai tas zvērs tur netrāpa. Un otrs bija jādabūt viņu ārā. Nograuzt galvu? Jā, Ozī. Un es pēc tam no rīta pētīju, vai joprojām ir aktuāli trakumsērga. Nē, nav, vairs tas nav tik izplatīti.
sikspārņu vidū, tā kā novorīs, un tie mazie cilvēciņi, dzīvnieciņi, rūpēs par to, lai mūsu mājās pie logiem un visur nav tik daudz visādi knišļi un kukaiņi, jo viņas apēd. Tas tā National Geographic atkāpe. Ne, man patīk sikspārņi, ja viņi nav tuvu. Jo man... Viņi ir tuvu, viņi tur tajās pažobelītēs ir iepēs. Jauki zināt. Bet, ne, man patīk, man liekas viņi cute. Nu, tu esi redzējis, viņi cute. Es esmu redzējis. Kā jūs tikāt no viņa prom? Es neatceros. Attaisījām logu līdz galam vaļā, un tad vienkārši ar dvieli viņu gaslaitojām. Vienkārši, kamēr izlidoja ārā. Bet, nu labi, tas tāds... Labi, atkāpe. Jā, National Geographic atkāpe uz to, ka nevienmēr spoki ir vainīgi pie trokšņiem, un ja jums nav kaķis, uz ko novelt vainu vai kāds mājdzīvnieks, tad tas var būt sikspārnis. Nepeli. Kas ir tas pats sikspārnis bez spārniem? Vai tu esi pētījusi, kā rodās spoki? Nē. Es esmu. Labi, es pat neesmu pētījusi, vienkārši tie paši mani amerikāņu ghost hunteri ļoti bieži šīs teorijas apstiprina, parāda. Izglīto. Tātad. Viena no teorijām ir enerģiju kopums. Tāpēc arī daudzās, piemēram, tur kādās vecrīgas ēkās, kas ir vecas mājas, kurās tagad ir ierīkoti bāri, wellness, kas tur mēdz spokoties, kaut gan vienkārši tās ir super enerģiski aktīvas vietas, kur gan priecīgas lietas, gan bēdīgas lietas, visas šīs emocijas salasās kopā, un tad kaut kādā veidā viņas sprāgs pa vadiem ārā, tādā veidā izpaužās. Tas ir viens. Jo, tam es ticu, tā enerģijā. Kā enerģija ir ļoti, ļoti spēcīga lieta, gan domas ir enerģija, gan vārdi ir enerģija. Viļņi kaut vai. Tur Hawkins mums piekristu. Tad otra teorija ir angliski saucās residual energy, jeb atkārtojuma enerģija, kaut kas tam līdzīgs. Piemēram, kaut kādā bārā notiek faitiņš starp diviem kaubojiem 300 gadus atpakaļ, vai kaut kādus gadus atpakaļ, un tur ir dusmas un lamu vārdi un vispārējais, un beigās viņi viens otru nomušī, viens otru kaut kā vienlaicīgi. Un šis brīdis ir bijis arī tik enerģiski uzlādēts un tik jaudīgs, ka viņš visu šo laiku vienkārši atkārtojas. To cilvēku tur vairs nav, bet tā visa spriedze un visi tie vārdi, tas viss tur stāv uz vietas. Jo tad, kad viņi ar tiem aparātiem iet tajās telpās, tur bieži vien ir lamu vārdi un wellness, kas viņi atbild arī uz jautājumiem pa vidam saviem lamu vārdiem, bet ka tā kā pilnīgi tā sajūta rodās, ka tas joprojām tur notiek. Jā. Un trešais, ir tā pati vecā labā teorija, ko arī iepriekšējā sērijā internets aprakstīja par nepabeigtajiem darbiem. Vienkārši, kad tu pēkšņi pazūd un tās pats trauks nenomazgāja. Tad tu nabaks tur esi iesprūdis. Tur jau jābūt tādam deep. Tas būtu stulbi, jo man tad es toču nesmu kādu vārdu sauc. Nolemta. Jo man visu laiku, man, piemēram, liekas, ka man pārāk maz laika ir dienaktī, un tu esmu nolemt, viss, man nav izmazgāt dveri, man stāv tad kaudzes, man nav izmazgāt trauku, kaut kas vēl. Jā, tad tu paliksi mājās. Un vēl zini, kas ir stulbi, filmās rāda, ka tu tā kā nomirsti, un tu palaisties pašās drēbēs. Tā kā pirmajā sērijā spoks rozā halātā. Jā. Cik stulbi ir tās? Halātā, bet vismaz tev ir ērti. Jā, bet ja tu gribi aiziet uz spoku ballīt un viss, kas tev mugurā ir halāts. Rozā. Un vēl, zinu, par ko es iedomājos par to, par spoku vietu, kur viņi atrodas. Vai viņš atrodas tur, kur viņš ir nomiris, vai viņš ir kaut kādā, jo, pārsvarā viņš tā kā, kur viņš ir dzīvojis, kā notiek tā vietu izvēle. Šis labs jautājums. Jo ātrā palīdzībā daudz nomirst. Sanāk, tur ir ļoti daudz garu. Mašīnu vienkārši viss pievāst. Jā, tad klauna mašīnu. Yes. Labs jautājums. Tagad tā padomājot par tiem pašiem maniem medniekiem. Es viņus vienkārši saukšu turpmāk par medniekiem. Ir lietas, kurām kāds ir pieķēries, un šīs lietas tiek pārvietotas par ēkām, tā kā, pārdotas tālākoties krāmu tirdziņos wellness, kur tādā veidā var klejot
Nu, ja kāds ir jāpieķēries lietai. Tad, protams, ir kāds šausmīgi mīļš cilvēks, tad arī, ka ilgi nelaiž vaļā, tad tā saikne noteikti arī ēkai. Nu, droši vien, jā, kaut kas, kam ir pieķēries, tur arī paliek. Nu jā, un tad var pārvietoties līdz ar to mānu. Dzirdēju, ka bija tagad kaut kas par to Leli, Annabeli, ka viņa ir mirusi? Vai kaut kas tāds? Mani mednieki tikko nopirka to ēku, kur viņi tur. Tās būs jaukas, foršas epizodes viņiem. Bet kaut kas bija par to. Es nezinu, es baigi nepētīju, bet es kaut ko redzēju par to, ka viņa ir mirusi. To es nezinu. Tas man droši vien būs jāpaskatās, kad viņiem iznāks jaunās epizodes, bet viņa atrodas Amerikā, konkrētā mājā. Tos visus datus meklēt, skatieties paši, vai arī kādreiz droši vien izpirkstēšos. Bet jā, tā Lele ir īsta, un viņa ir tur ielikta visādās kastu kastēs ar visādām tur svētībām apkārt vēlnisko, lai tad viņas enerģija, tas viss tur arī paliek tajā kastē. Bet fakts kā tāds, kad visi skeptiķi, kas aiziet uz šo ekskursiju tajā haunted mājā? Jā, bet latviski haunted, gan jau jūs sapratīsiet. Spoku mājā, vienmēr sakot, tie, kas viņu tur izsmeja un tā, viņiem reāli pēc tam ir sliktas dušas, vai arī kaut kas pēc tam ar mašīnām notiek, tā kā viņa atriebjās caur kaut kādām tām kastu spraugām, tāpat kaut ko dara, un, nu, tā kā tur ir vienkārši 101 tas stāsts. Protams, tas ir internets, tie ir video, tur viss var būt izdomāts, safabricēts vēl neskā, bet ja tur vairāki tie paterni, tie raksti atkārtojās, un tad liekas, ka baigi dīvainas tās sagadīšanās. Tāpēc es saku, ar visu jāizdurās pret cieņu. Arī, ja kāds aizgājušies ir jums mantojumā atstājis kaut ko, jā. Starp citu, man būs viens stāsts tieši par tādām lietām. Tad, nu, izturaties ar cieņu. Ja gribat pārdot, tad vismaz, nezinu, tur attīrat, nomazgājat ar svēto ūdeni vai palūdzat tam cilvēkam atlaist šo lietu vaļā vai kā. Nu, tas tā, lai jūs tur kādam nedodat tālāk. Vai arī vienkārši aiziet uz IKEA un nopērkat jaunu. Nav jāpērk visi sādi krāmi. Man patīk humpals. Tas gan. Bet es nezinu, kāpēc. Tas ir tāda forša sajūta, ka tu dabū kaut ko foršu, tā kā medības. Es nezinu, tā ir tāda. Bet tas ir ļoti patīkami. Tu vari atļauties jaunu, tu vari nopirkt jaunu, bet ir tā foršā sajūta, ka tu... Jā, bet tad es vienreiz iedomājos, jo es arī no tās mājas, kur mēs nopirkam, es visas mantas aizvedu uz, atdevu tā kā uz labdarību, un es zinu, ka viņas nonāks humpalās, un tad es saprotu, ka visticamāk, ka visas mantas, ko es nopirkus, izņemot bērnu, visticamāk ir mirušas cilvēku lietas. Es par šito vienreiz arī domāju. Es nopirku tik foršas vantas, ķedas, retro, nu tādas tā kā vairs veikalos nekur nevar atrast, varbūt pie pašiem manciem var dabūt. Un es viņas vienreiz uzvilku un es viņas izmetu, jo tā sajūta, ka viņas ir tik vecas, ka iespējams pirmais saimnieks ir aizgājis, un es tagad reāli tā kā staigāju aizgājuši cilvēka ķedās. Un tas bija tāds, nē, jā, tā kā. Bet apaušas tur vairs nepērku, it īpaši ar tādu nolietojumu. Ne, bet ar tādu vecumu nolietotas viņas nebija, viņas bija vienkārši super retro. Bet nu, cik es tā klausos, visās Nīderlandēs vēlnes, kur nu, tādās ļoti turīgajās tajās valstīs cilvēki vienkārši netīšām visu kaut ko nopērk dubultā un trubultā, tāpēc viņi pēc tam šķirojot šīs lietas izliek mājās tajos pēc konteineros, kurus savāc, un tad mums ved nabadziņiem uz Latviju. par gandrīz tādu pašu naudu, nu pat jau humpalās tirgot, kā. Labi, ne, ir arī normāls lietas par normālām cenām. Nu, ko stāstiņu? Kārtējais stāsts, kurš mums būs jāmēģina atpiņķerēt normāli. Tas notika pirms kādiem 3 gadiem, diezgan vecā ēkā Rīgas centrā. Kā pa trepēm lejā uz garderobi, kad taisīju vaļā durvis uz koridoru, paskatījos atpakaļ un redzēju sievieti sarkanā, kāpjot lejā pa trepēm. Nenormāli pārbijos un sāku ātri iet pa tumšo pagraba gaiteni uz garderobi. Gribēju paskatīties atpakaļ, bet iekšējā balss teica, labāk nevajag. Savācu savas drēbes un gāju prom. Paprasīju sargam, vai vēl kāds ir atnācis, viņš teica, ka nē, kāpēc lai būtu. Tā bija ziema un garderobē bija tikai manas drēbes. Jāpiebilst, ka kāpņu telpa bija pilnīgi izgaismota, tā ka man nekas nerādījās. Bet kas aparāka bija vienkārši, neteica? Vecāka Rīgas centrā. Bet tā bija viņas māja? Nē, viņa bija aizgājusi pakaļ kaut kādai
kaut kādā vietā uz garderobi, kas ir pagrabstāvā. Un tā bija ziema, un tur bija sarkanā kleitā cilvēks? Jā. Labi. Nu, mana pirmā asociācija izlasot par vecu ēku Rīgas centrā un par garderobi pagrabstāvā ir Roķene. Jā, nu re. Un tas, ka tur kāds novīdēts sarkanā kleitā, ļoti iespējams. Šī ēka ir redzējusi daudz. Iespējams, ka tas bija arī kaut kāds enerģijas konkulis vai arī kaut kāda čiepa, kas bija izslēgusies. Pirmdienā pamestās, kas notiek, kur es esmu? Dīvāni. Un tu lēnītēm meju un kāds vienkārši jo tā slikti jūties un kādu vēl pārbiedē. Ja viņa arī noteikti ir bāla tajā momentā. Simpuņi. Tomēr ziemā ir izpūrusi. Jā. Un sarkana kleita ziemai piestāv. Šķiet, ka atrisinājām. Nē, bet ja tā nopietni, tad gan jau, kad, tā ir tā bija, man arī ir bijuši tādas situācijas, kad tā kā liekas, kad kaut kas mistisks, bet pēc tam vienkārši tas cilvēks vienkārši pagriezās un aizgāja kaut kur, tā kā. Nu, šitai stāstā viņas intuīcija teica neskatīties atpakaļ, viņa vienkārši redzēja tur to sarkano kleitu pavīdam un tad tā kā sabijās un neviens cits tur nesot bijis, tā teica, apsargs. Bet, nu jā, nezinu, kas tā par ēku bijusi, bet man šķiet vispār ļoti daudzās Rīgas ēkās par ēkām un vietām arī būs atsevišķi stāsts, bet man liekas super interesanti būtu kaut vai tie pašā Roķenē ielaist tos spoku medniekus, jo pārsvarā jau viņi visi iet uz vietām, kur kāds ir aizgājis, bijis kaut tur slimnīca, cietums, vēl neskas, bet tāda vieta ir piedzīvojusi tik daudz balles, tik daudz skaistus notikumus, arī visādas drāmas un vēl nesko, man liekas, arī tur būtu ļoti interesanti aiziet paklausīties, kas tur tiem spociņiem ir stāstāms. Man liekas, visiem ir kaut viens interesants stāsts no Roķenes. Jā, arī dzīvajiem. Bet arī, tā kā ļoti sen tur atpakaļ strādāju, un tur bija, zāles ar nosaukumiem, tur Rokoko un aizmirst pārējās. Labi atmiņa. Bet tā ēka tiešām sena, un tik cik es tur strādāju, un kad es zālēs biju viena pati, protams, vienmēr mazliet tā neumulīgā sajūta, ka kāds uz tevi skatās. Varbūt arī bija kāds britu vecpuisis aizķēri. Pāris tehniskas ķibeles, bet labi palikām pusvārdā, bet tad sāksim no vietas, kur Dana izpildīsim mājas darbu. Esam sākti? Jā. Es sākšu tādu īsu stāstīju. Tā man bija situācija spēlējoties ar māsas meitu. Viņai varbūt bija kādi 2 gadi. Bijām UK, viņa pēkšņi sāka teikt, Džo, tu patici. Es domāju, ok, droši vien kādiem mantai kāds vārds. Citā spēlēšanās reizē viņa saka, reku Džo, un rāda uz tukšumu. Viņš grib ar mums spēlēties, un tāda baisa teikuma tajā dzīvoklī bija pieši. Pagājuši 12 gadu un vēl projām pajau. Kur tas notika? UK. UK. Anna Jordan. Komunikācija. Jā, komandas. Nu kā tev ir latviskis komandas? Nu kas, tas ir cits podcasts, Inga. Tulkotāju podcasts labdien. Populārs vārds. Jā, ok. Varbūt tu kāds Džoji dzīvojis jau. Ir kā interesants, bet arī bēdīgs stāsts, jo, ja tas ir īsts poks un viņam ir maz puisīs, tad diezgan bēdīgi. Var arī nebūt tik bēdīgi, pēc, ka dažreiz bērnus tēlo. Tā kā kāds. Okay. Tas ir teorija, es tikai stāstu teorijas, es nesaku, ka tā ir. Tā ir teorija. Kas ir krīpī no 2 pusēm. Jā. Bet, jā, ja tas ir kāds puika, tu iestrēcis, un tad viņš naktī grib spēlēties. Bet forši, kad ievācās bērni, tad viņam vismaz ir ar kods pieejāties. Un ir īpaši vēl bērni redz. Mēs jūt kā. Bet nav jau teica, ka tas bērns vispār ir Džo. Viņa jau neteica, ka tas ir puika. Vienkārši Džo, tu patīc, varbūt tas ir pieviens vīrietis. Džo. Jā, varbūt. Bet tur, ko īci onkulis ulinājās, tu darīju, kā spēlēt. Tas ir vienīgais cilvēks, kas viņu redz, jāspēlē. Jā. Jā? Iemēdz pokeru uzspēlēt bērniem. Bet, ja mums ir jāizskaidro kaut kā normāli, jā, par cilvēku vārdiem,
kā to varētu būt izskaidrot. Labi, es nezinu, uz ko varētu norakstīt tieši vārdi Džo, bet man paziņu lokā bija gadījums, kur bērnelis ilgu laiku rādīja uz mājas stūriem un teica, Anna, Anna. Mamma jau bija ļoti sabijusies līdz brīdim, kad saprata, ka Anna ir ēna. Tad kā varbūt tā vai izskaidrot. Labi, tev ir vēl kāds stāsts? Nīra. Tūlīt. Tu izskatos, jā? Izgriezies. Es zinu, ko tu darīji. Tā. Kad pārcēlos uz Reizekni, vīra māju. Vienā rudens rītā bija traka migla, un es varu apzvērēt, ka redzēju uz māju pusi no pļavas tākam liela auguma vīrieti, tumšās piksēs un baltā kraklā. Pamirkšķināja un pazudu. Vēlāk skatījos bildes, un tieši tā izskatījās vīra vestās, kurš šeit dzīvoja. Man ir zosauda atkal. Kāpēc, ka es lasīju jau 5. reizi, bet es tā batās. Es vienkārši nebiju skaidri to laikam izlasu. Ok, man pirmā asociācija ir Pride and Prejudice, kur, nu labi, tad nespoileroši, bet tur ir tāds kadrs, kur čalis nāk Miklaupai ļavē. Brīnišķīgi, skaista filma, iesaku visiem. Nu varbūt tas saimnieks no rīta mājās nācis. Tas ir, šodien rakstīt čatā, un tad tur meitenes čato tālāk. Viena rakstiņa atnāca iepazīties. Jā, un viņa atbild pārliecināties, vai viss ir normāli. Un tu viņa atpakaļ, laikam aprāvās, tik ahtri plezi. Ļoti labi. Ļoti labi. Vai ne? Okay, kā to varētu izskaidrot? Nu, varbūt tur kāds nāca, un viņa nomirkšināja tieši tajā brīdī. Just fucking pas. Oh, my filti palaks. Dāles vectēji. Plus, kad citu vectēju bija ļoti līdzīgs, to es pat tā. Tā kā varbūt tas bija bečka. Jā, iespējams. Bet man patīk versija, ka viņš nāca iepazīties un aprāvās. Tas ir rublāk, tas slotē. Atkal par bērniem. Man meita ar māsīt spēlējās Pīra Omas vasaras mājā. Omīte jeb aizsaulē. Neatceros, ko es viņam jautājumu tā tālāk, bet meitenes man atbildēja, ka spēlējas ar Omi rotu. Pareizi, jā? Nevar būt ka rota. Rota. Tā. Omīte rota. Uzvārds vīrusa. Ok. Tā melēdē, lai palika. Ok. Mēd spēlējās ar Omīti, kuru vairs nav. Abi bērni viņu redzēja. Ne, tā jau mēs kaut kad spriedām, kad tie... Mēs ticam, bet jā, mēs bērniem ticam, es lai viņam avot. Viņi spēlēja ar Omi rotu. Starp citu, es kaut kad nesen arī biju tik kā kaut kāds, bija jautājums, pastāsti kaut ko no savas bērnības, par ko to neviens netic. Un tur bija ļoti daudz stāst par to, kad viņi spēlējas ar iedu un draugiem, kuri bija pārāk īsti. Ka viņi tic, ka te nebija vienkārši iedam draugi. Jā, man vienam paziņam arī, kurš krietni jaunāks par mani viņam bērnībā. Es vienkārši atceros, ka viņš spēlējās ar savu iedu un draugu Pelmeni. Varbūt tas bija īsts cilvēks. Pelmenis, kā, ja tu vēl viņu redz, papris, kā Pelmenim jau. Viņš pats iedev to vāru? Jā, laikam. Tas būtu jocīgi, to esmu Pelmenis. Ne, būtiem tā bija iesaukt. Katru ir šīs stundījās pēc Pelmenis. Klimpa. Jā. Un tad, ja te kāds skeptiķis domā, ka bērni neredz, tad nākat un pierādat. Man vispār ļoti patīk par skeptiķiem, ka tie paši mani mednieki paņem līdz tos skeptiķus uz tām mājām, un viņi aiziet tādi bravūri un nāk ārā ticot 10, kā, kad rokas te. Ok, jā. Tās. Vēl? Vrapapu. Vrapojot visu šo sēriju kopumā. Kamēr Dana izsmējās, lai arī kas viņu ir apstēdis, es gribu izpektu par to, vai ir jābaidās. Manuprāt, nav jābaidās, vienīgais, no kā ir bailīgi, tas ir, kā tev šķiet, kas ir Vairs saņemties labi.
Tā, par ko ir jābaidās? Vai ir jābaidās, par ko ir jābaidās? Ir viegli teikt, nebaidīties, nevajag baidīties, bet tas ir cilvēku instinktos. Bet, man liekas, kopumā nav no kā īsti baidīties. Tev nevar nodarīt pāri, būt forši, jūs varat atrast kopēju valodu. Ja ir bail, tad labāk vienkārši par to nedomāt, izslēgt tās domas, viņas var būt uzbāzītas, bet vienkārši izslēgt. Ja tu esi, piemēram, mājā, tu šķiet, ka tur ir spoki, ieslēdz televizoru, ieslēdz mūziku. Vai domāt, tas ir sikspārns? Jā. Un, jā, baidoties nevajag, bet es saprotu, ka tas man pašai arī ir ar to jāstrādā. Tā kā es esmu no tiem bailīgajiem cilvēkiem, bet es cenšos domāt racionāli, atrast kaut kāds izskaidrojumi. Jā. Nu, tad vēl. Tas jau arī liekas tā loģiski. Laikam jau bailīgākais vienkārši ir, ja kaut kas tas atkal angļu vārds, tas jumpscare vienkārši, kad ir pēkšņs troksnis, neviens to, nezinu, tur kaut kas nokrīt, un neviens viņu nenomet, loģis sabīsties no būkšķa, un tad sāc meklēt, kurš ir vainīgais, un ja vainīgā nav, tad ir tās, Tā, nu, gan jau, ka var atrast sevi izskaidrojumus. Un, ja tev ir, tev liekas, ka mēs pulkojās to pēc kaķi, un tad tu vienmēr vari uzvēl fēnu skaļi. Es tā vēdīju noskatīties, kā kaķis uz šitādām acīm skatās nekurienet brīnišķīgi. Tad es saku, tev muša. Mušu veri. Nu, vēl ir versijas, starp citu, tās pašas amerikāņu mednieku tantas, ko viņi tur dažreiz ņem līdzi. Nu, viņi ir iemācījušies tā kā konkrēti nospraust robežas, kad, hei, spoki, ja tu te esi, tad vismaz lūdzu netraucē mums, tā kā mēs varam dzīvot vienā vietā, bet vai arī palūgt, vai tad ej projām, vai uzvedies klusi un viens būt neveikls un gāzt lietas. Nu tā, ka var arī komunicēt, ja arī tur kaut kas ir. Varbūt tas kādam vienkārši palīdz nebaidīties. Nu tā, tas par bailēm īsumā. Ja mēs jums palīdzējām tik galā ar bailēm no spokiem, tagad aiziet, uzspiežat subscribe, ieliekat īkšķīti un sūtat sev spoku stāstus. Man jau daži ir atnākuši un man ļoti patīk, jo spoku stāstus. Paldies, tie ruksi jau atsūtījuši, jā. Tu tikai paklausies ar gmail.com. Tie iemācīja. Bet zelbē. Atā!